Stāsts bija tāds: līdz ar okartas zīmolu maiņu nāca arī jauna filozofija. Okarta dod iespēju visiem, kam ir ko teikt. Šī iespēja izpaudās šādi. Iesūtot savu radošo darbu okartas skatuvei, ikvienam ir reāli iespēja nokļūt okartas reklāmā un tikt pamanītam. Par šo jaunumu, protams, vajadzēja pastāstīt, bet kā? Ļaujot ikvienam sajusties slavenam. Mēs radījām video, kurā katrs varēja redzēt sevi un kaut uz brīdi izjust slavas garšu. Tā bija pirmā reize Latvijas reklāmas vēsturē, kad video tika izmantot Draugiem LV vai Facebook.com profilu informāciju. Rezultāti bija baigi labie. Video kļuva par dienas aktuālāko tematu sociālajos tīklos, Twitterī, Facebookā, draugos. Kopā to noskatījās 48,000 un tikai 10% skatījumu veidoja pirktie mēdīji. Tomēr pats svarīgākais – savu mērķi mēs piepildījām. Pāris dienu laikā skatuvē tika iesūtīti 2500 mākslas darbu, no kuriem daudzi jau ir uzsākuši savu ceļu pretīm slavai.